Iznāk Newtons aprēķināja pasaules gala datumu. Lielākais zinātnieks Newtons pasaules galu neuzskatīja par kaut ko briesmīgu. Viņa izpratnē, kas drīzāk ir tumsas un visu ciešanu gals uz zemes, būdams fiziskas astronomijas tēvs, tā dziļi ticīgs Dieva vārdam, zinātnieks veica lielu pētniecisko darbu apkodas izpētē. Viņi izmantoja daudz materiālisku aprēķinu un pamatojoties uz Bībeli, saprata, ka 2060. gadu zemes vadīs pavisam citu pasauli, kas būs piepildīta ar dievišķo principu. Bet Ņūtona aprēķiniem arī paša Kristus pievienojamo mūsu laiks piesākot no ebreju valsts izveidošanās dienas 2048. gadā, kad būs pēdējā laika cilvēku rasa pirms Jēzus sautās atnāksmes pret Dieva valstības sākums uz zemes. Ņūtons ticēja gan Dievam, gan Bībelē un atklāsmē, ko citiem cilvēku sūtīja, ka pats radītājs, kurš atrodas ārpus laika. Zinātnieks uzskatīja, ka Dievs pats satur laiku savās rokās, tāpēc viņš ļāva grāmatu paveikt laiku ieskarus, tāpēc nav pārsteigts, ka Ņūtons lielāko daļu atklājas fiziskās astronomijas jomā veica, atrodoties Vintūbē, studējot Dievu vārdu un pazīstot kungu, viņš precizē aprēķina savu planētu kārtību, savu sistēmā un nebūdams moderns pētnieciskās aprīkojuma gan atklāsmes no paša Dieva. Pēc Izaka Ņūtona domām Bībelē ir nekas cits kā otrs prasmīgs šifrēts traktāts, kas satur visaptvarošo informāciju par pagātni, tagad nākotni un visiem likumiem, par kuriem ir sakārtojums visums, un viņa vārds īpaši viņa pēdējā grāmata apkodas laikā Jēzus Kristus vēstījums skaidrāk norāda, kas mums jānožēl, kas mums jāuzlabo, un lai visos planētas atrisinājumos mēs varētu tik glābt citus. Abonējiet Telegram kanālu Sana Kolkaņenko, lai izbaudītu debesu atklāsmes, kas piepildīs jūsu dzīves jēgu. Rakstiet man, ja jums ir nepieciešama lūkšana un garīga sadraudzība un psiholoģiskā palīdzība, lai Dievs jūs svētī. Āmen.